piedzīvoju to momentu, kad organisms dzīvojot gadiem stošā spriedzē, lielā stresā, un likās jau, ka tas tāds nieks, ka visiem jau ir stress. Tas sāka ēst pats sevi, tas sāka ēst manu organismu no iekšpuses. Imunitāte man sāka kristies, hormonu balanss pilnībā izjuka. Protams, ķermenis sāka sūtīt signālus, kad viņš vairs nespēja. Protams, es to visu ignorēju. 2015. gadā vienā dienā tas vienkārši nāca uz āru. Pacēlu rokas darbā, kā es neklausīju, nokritu. Stress ir mūsu laika klusais ienaidnieks. Ne tikai es, bet ļoti daudz cilvēki bieži ignorē šo stresu, sakot, ka viss jau ir kārtībā, un viņi vienkārši norī, jeb nobuķējam sevi. Bet tad, protams, ķermenis klusītēm sāk kliegt caur simptomiem. Nogurums, trauksme, panikas lēkmes, ķermeņa sāpes, bezmiegs, gremošanas traucējumi. Savu laiku, pilnīgi pirmās dienas, kad es pievienojos kompānijai Coral Club, es klausījos ārsti Olgu Butikovu par stresu. Un tieši arī viņa saka par to, kad visi simptomi, kas mums parādās, viņi nāk no stresa. Kamēr mēs nemācāmies ar stresu strādāt, mēs nevaram palīdzēt nervu sistēmai atjaunoties. Un tad no labas veselības vispār tur nevar iet nekāda runa. Negaidiet, kad stress kļūs par kādu no slimībām. Mēs jau varam sākt rūpēties tagad vairāk miera, atpūtas, cik mēs varam, nutrientus, barojiet smadzenes, ar visu nepieciešamo elpošanu, praktizējiet, reiz atbalstiet ķermeni kopumā. Tie nav sīkumi, tie ir principā pamati, tas, kas tagad šobrīd būtu jādara, ja mēs skatāmies, kas pasaulē notiek. Es varu padalīties ar savu stresa programmu. Ja vēlies, interesē, raksti komentārā vārdu stress, un es ar jums sazināšos. Stipra veselība!